Lasījums no pravieša Nahuma grāmatas. Lūk, kalnos vēstneša soļi, kas sludina mieru. Svētī savus svētkus, Jūda, un izpildi savus svinīgos solījumus, jo nekad vairs pār tevi nepāries ļaunprātis. Viņš viss ir aizgājis bojā. Jo Kungs atjaunoja Jēkaba godību, tāpat kā Izraēļa godību. Jo laupītāji bija viņus izpostījuši un iznīcinājuši viņu atvases. Bēdas asinskārajai pilsētai, kas visa ir melu un zādzība pilna. No tevis neatkāpsies laupīšanas, pātaguši vīksti un riteņu dārdoņi, zirgu zviedzieni un ātri joņojoši kaujas rati, uzbrūkoši jātnieki un zobenu spīdums, un mirzoši šķēpi, un milzums kritušo, un mirušo kaudzes, neskaitāmi līķi, tā ka viņi pat paklūpa pār miroņiem. Un es likšu tevi apmētāt ar riebīgiem gānekļiem, piemeklēšu tevi ar nievām, un tevi izlikšu par biedēkli. Un notiks, ka ik viens, kas tevi ieraudzīs, bēgs no tevis un iesauksies. Ninīve ir izpostīta. Kam lai tās būtu žēl? Kur lai meklēju tevi iepriecinātāju? Tas ir Dieva vārds. Dziedājums no Atklāsmes grāmatas. Dievs ir dzīvības un nāves valdnieks. Pazudināšanas diena ir tuvu, un steigšus tuvojas viņu liktenis. Kungs aizstāvēs savu tautu, un saviem kalpiem būs žēlīgs. Skatieties tagad, ka es esmu vienīgais, un nav cita dieva izņemot mani. Es nonāvēju, un es lieku dzīvot. Es situ, un es daru veselu. Kad es uztrīšu savu zobenu spožu kā zibeni, un mana roka tversies izpildīt spriedumu, es saviem ienaidniekiem nesīšu atmaksu un atriepšos tiem, kas mani ienīst. Dievs ir dzīvības un nāves valdnieks. Alleluja! Svētīgi tie, kas tiek vajāti taisnības dēļ, jo viņiem pieder debesu valstība. Alleluja! Lasījums no Svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs. Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: kas grib man sekot, lai aizliedz pats sevi, ņem savu krustu un seko man. Jo kas grib savu dzīvību glābt, tas to pazaudēs. Bet kas savu dzīvību pazaudēs manis dēļ,
kas to iegūs. Jo ko tas līdzēs cilvēkam, ja viņš iemantos visu pasauli, bet savā dvēselē cietīs zaudējumu? Vai arī kādu maksu cilvēks dos par savu dvēseli? Jo cilvēka dēls nāks sava tēva godībā ar saviem eņģeļiem, un tad atlīdzinās ikvienam saskaņā ar tā darbiem. Patiesi, es jums saku, ka no šeit stāvošajiem ir daži, kas nāvi nebaudīs, iekams neredzēs cilvēka dēlu ieejam savā valstībā. Tas ir Kunga vārds. Lai slavēts Jēzus Kristus. Šodienas raksturvieta ir man arī tāda tuva. Es tagad esmu jauna glonā, došos svētceļojumā. Un es tik saprotu, ka es ņemu savu krustu, visas savas bēdas, visas savas kaut kādas raizes paņemu līdzi un dodos kaut kādā nezināmajā. Es nezinu, ko šodiena man nesīs, bet es sekoju Kristum, un man liekas, ka tas ir pats skaistākais – doties svētceļojumā kopā ar Jēzu. Tu nezini, kur tu ej, ar ko tu ej, kā tu iesi. Tu nezini, kas ar tevi notiks šodien, bet tu dodies, tu ņem savu krustu un seko Kungam. Amen. Kas grib man sekot, lai aizliedz pats sevi, ņem savu krustu un seko man. Kas ir tas krusts, kas man ir jāņem? Iespējams, ka tas ir nekurnot pieņemt to ceļu, pa kuru Dievs ved, pieņemt dažādās dzīves situācijas, kas nevienmēr ir patīkams, nevienmēr ir vieglas. Jo Jēzus nav teicis, ka dzīve būs ļoti viegla. Arī viņam šīs zemes dzīve nebija viegla. Kas ir tas krusts, kas man ir jāņem? Es domāju, tā ir mana ikdiena. Katrs mazākais notikums, kas man nepatīk, bet ja tas ir noticis manā dzīvē, un Dievs to ir pieļāvis, ka tas notiek, tad tas ir mans ceļš. Un tas man ir jāpieņem pazemībā un pateicībā. Un katra diena kaut ko māca, audzina, pārveido. Ļoti svarīgi iemācīties nekurnēt par lietām, kas man nepatīk. Nekurnēt, bet pieņemt pazemībā un pateicībā. Jo Dievs zina labāk. Viņš ved pa vislabāko ceļu, pa viskaistāko ceļu, pa visvērtīgāko ceļu. Pieņemt nepatīkamus cilvēkus, sāpīgas situācijas. Pieņemt un svētīt katru cilvēku, lai ko viņš tev darītu. Svētīt viņu, netiesāt, atstāt tiesu Dieva rokās, bet svētīt. Ņem savu krustu un seko man. Un vēl šie vārdi, jo ko tas līdzēs cilvēkam, ja viņš iemantos visu pasauli, bet savā dvēselē cietīs zaudējumu? Ko līdz iemantot visu pasauli? Ja tu aizēji pazušanā, to visvieglāk sajust tad, kad tu esi uz nāves sliekšņa. Tad viss zaudē vērtību, viss, kas agrāk bija tev svarīgs, viss zaudē vērtību. Paliek tikai attiecības ar Dievu. Vai tās bija? Vai tu mīlēji Dievu? Vai tu sekoji viņam, vai tu klausījies viņā? Tikai tas paliek. Ko līdz, ja tu iemanto visu pasauli, bet zaudē savu dvēseli?